Labdien! Šodien mēs sāksim sarunu par augstā kara krīzēm. Iepriekš stundās ir runāts, un jūs lasījuši par to, kādā veidā veidojas augstais karš un kāpēc tas sākas, kā arī par to, kādas ir augstā kara iesaistītās puses un kādi ir dzīves apstākļi politiskās sistēmas tajās. Nākamajās stundās mēs parunāsim par galvenajiem sāsinājumiem augstā kara laikā, jeb augstā kara krīzēm, kad vai notiek reāla kardarbība, kur iesaistās viena no abām konfliktējošām pusēm, vai arī esam ļoti tuvu kardarbībai starp abām konflikta pusēm. Šodienas tēma mums ir Berlīnas krīze. Uzreiz pēc Otrā pasaules kara, jau sākot Potsdamas konferences, tiek runāts par to, kā sadalīt Vāciju, kādā veidā pārvaldīt Vāciju pēc Otrā pasaules kara. Un 1945. gadā tiek izveidotas 4 okupācijas zonas – padomju, britu, franču, amerikāņu. Un šādās pašās zonās tiek sadalīta ne tikai Vācija, bet arī Vācijas galvaspilsēta Berlīna. Un kā jūs varat redzēt kartē, Berlīna pilnībā atrodas padomju okupācijas zonā, līdz ar to izveidojot rietumvalstu tā kā placdarmu šajā teritorijā, kas uzreiz pēc kara varbūt netiek uzskatīta par ārkārtīgi būtisku problēmu, bet vēlāk izvēršas par vienu no būtiskākajām konflikta situācijām augstā kara laikā. Līdz ar attiecību pasliktināšanos starp austrumu un rietumu blokiem un to, ka 1947. gadā aktīvi sāk darboties Maršala plāns, kas tātad ir šis ekonomiskās palīdzības paketi, ko ASV realizē Eiropas valstīm pēc kara, kā arī to, ka vispār šīs attiecības starp austrumu un rietumu bloku kļūst arvien saspīlētākas, sākot ar 48. gadu PSRS sāk izdarīt spiedienu uz rietumiem, lai viņi savus spēkus, savus resursus aizvestu prom no Rietumu Berlīnas, tādā veidā atstājot padomju teritoriju. Un sāk viņi to ar spiedienu uz apgādes līnijām, apgrūtinot piegādi. Bet sākot ar 48. gada vasaru, pilnībā bloķē piegādi pa dzelzceļu sauszemes ceļiem. Šī blokāde, šis notikums vēsturē iegājis nosaukumu Berlīnas blokāde, un rietumiem ir 2 varianti. Rietumi var vai nu atstāt Berlīni, vai mēģināt to nodrošināt pa gaisu. Tā rezultātā tiek izveidota operācija Gaisa tilts, kas pa gaisu nodrošina Rietumu Berlīnas apgādi ar visu nepieciešamo. Sākotnējā situācija ir ļoti sarežģīta, ir jāņem vērā, ka tā ir ziema, kas tuvojas, tā tad ir vajadzīgs ne tikai pārtika, ne tikai elementārās lietas, bet ir vajadzīgs arī kurināmais un viss pārējais, bet apgāde tiek organizēta tik ārkārtīgi efektīvi, ka dažu mēnešu laikā Berlīna tiek apgādāta gandrīz vai labāk, gandrīz vai veiksmīgāk, nekā tas bija tad, kad šie sauszemes pievadceļi bija kārtībā un varēja notikt apgāde par tiem. Rietumiem ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt šo Rietumu Berlīni, tas ir prestiža jautājums, tas ir spēka demonstrācijas jautājums, līdz ar to jautājums par Rietumu Berlīni netiek atrisināts. Blokāde tiek pārtraukta 49. gadā, bet konflikts ne tikai paliek, viņš vēl turpina sāsināties. No 4 rietumu okupācijas zonām ASV, Britu un Franču tiek izveidota Vācijas Federatīvā republika, jeb Rietumvācija, kas ir demokrātiska. Savukārt padomju puse izveido Vācijas Demokrātisko republiku, kas tātad ir komunistiska. Nākamais konflikts sāsinājums saistās ar Berlīnas mūra celtniecību. Rietumu Berlīna ir starptautiskā statusā, gandrīz kā brīvpilsēta, kur cilvēki var brīvi pārvietoties pa visu Berlīnas teritoriju faktiski. Līdz to ir grūti kontrolēt cilvēku plūsmi, un gan padomju, gan rietumu pusē tas ir risks par spiegošanas un citām iespējām, bet padomju pusi jūtas daudz apdraudētāk šajā sakarā. Līdz ar to 1961. gadā PSRS vienpusēji pieņem lēmumu slēgt šo robežu. Cilvēki pietiekami bieži dzīvoja vienā Berlīnas pusē vai strādāja otrā, vai arī radnieki dzīvoja abās pusēs. Līdz ar to tajā brīdī, kad tiek pārtraukta šī pārvietošanās, tas nozīmē arī īstenībā virknes vāciešu ģimeņu, ne tikai vāciešu ģimeņu sadalīšanu. Ja 12. augustā sāk vispār slēgt kustību, 13. tiek izvietot karavīru ķēde, jeb Ķīnas mūras 2, kas tātad pilnībā pārtrauc kustību starp abām pusēm.
Sākumā tiek izvilkts dzeloņdrāts, un pēc tam sāk būvēt tādu kā pirmotnējo žogu. Viens no slavenākajiem sadursmes punktiem vai sāsinājumiem ir incidents pie kontrolpunkta Čārlīs tā paša gada oktobra beigās, kad nonākam ļoti tuvu kara situācijai, jo nav precīzi ziņu, vai tiešām ASV puse, rietumu puse plānoja mēģināt nojaukt mūri vai ne. Katrā ziņā padomju puse saņēma informāciju, ka rietumu puse gatavojas sākt nojaukt mūri, pievilkt tankus, to pašu izdarīja rietumu puse, bet ar to arī konflikts uzsūcās. 62. gada jūnijā sākas modernā Berlīnas mūra celtniecība. Modernais Berlīnas mūris nav tikai siena. Tā ir vesela josla, sastāvoša no vairākiem žogiem, dzeloņdrātīm, mīnu laukiem. Katrā ziņā pilnvērtīga robeža starp austrumu un rietumu pasauli. Rietumu Berlīne kļūst par simbolu rietumu pasaules cīņai pret komunismu. Rietumu Berlīne kļūst par simbolu pretestībai. Rietumu Berlīne, tās pastāvēšana līdz pat augstā kara beigām ir kā dadzis acī Padomju Savienībai. Berlīnas mūris tiek nojaukts 1989. gadā, kas arī faktiski iezīmē augstā kara beigas. Paldies! Turpināsim ar citām augstā kara krīzēm.